Ja jūs ļoti vēlaties suni, bet kādu apstākļu dēļ jūs nevarat to mājās turēt, tad droši dodieties uz kādu no patversmēm, kur jūs gaida kāds no četrkājainajiem draugiem. Jūs noteikti nevarat padarīt laimīgus visus suņus, bet vismaz vienu suni jūs varat padarīt laimīgu noteikti. Dodamies uz dzīvnieku patvērsmi Ulubeli, kur satiksimies ar brīvprātīgo Stellu. Noskaidrosim, kas ir brīvprātīgais darbs patvērsmē un kā pie tāda tikt. Sveiki, Stella! Pastāstiet lūdzu, kā jūs kļuvāt par brīvprātīgo? Patiesība ir tāda, ka sākumā negāja runa ne par kādu misiju, ne par kādu labdarību, ne par ko tādu. Vienkārši es esmu aktīvs cilvēks, man patīk aktīvs dzīvesveids, pastaigas, smešs. Un bija pirmais pandēmijas vilnis, kad nebija kur likties, viss bija ciet. Tās iespējas bija ļoti ierobežotas. Un tad es padomāju, ir taču tāda lieta kā patversme, kur var staigāt ar suņiem. Kāpēc gan nē? Man labi, viņiem labi. Piezvanīju un man teica, ziniet, nē, ja jūs neesat izgājuši instruktāžu, tā nekas nenotiek. Instruktāžas pandēmijas laikā nenotiek. Un tiklīdz beidzās pirmais vilnis, pirmais, ko es izdarīju, es atskrēju uz instruktāžu. Ar domu, ka ja būs otrais vilnis, tad man būs ko darīt. Tieši tā. Tas bija tas primārais īstenībā, godīgi. Man, protams, suņi vienmēr ir patikuši, bet es vienmēr par patversmēm biju domājis tā, ko es varu? Te ir tik daudz tie suņi, ko es viena varu? Nevaru es. Lūk, bet tad pamazām es sāku ar viņiem staigāt. Kaut kā ievilkos tajā procesā. Un īstenībā tā apziņa, ka tiešām es kaut ko varu izdarīt, radās tad, kad es sapratu, ka var izvēlēties suni, ar kur staigāt. Es katru reizi to, ko tu viedot, bet... Jums ir savi mīluļi? Protams. Tagad jā. Jā, un tā, kad parādās mīlulis, tad jau ieslēdzās galvā, tad viņš mani gaida. Ja es ar viņu nepastaigāšu, viņš nepastaigās šodien vispār iespējami. Ja, un tad jau rodās tā pavisam cita motivācija. Un tad aizsākās, 2 gadus atpakaļ suņu socializēšanas projekts kopā ar kinologu. Mums bija tāda grupiņa brīvprātīgo, un projekta mērķis jau bija, tiešām socializēt tādus suņus, kas dzīvo patversmē, un kuriem ir ļoti mazas iespējas vispār tikt pie saimniekiem, jo viņi ir vai nu bailīgi, vai nu agresīvi. Tādi ar tādām uzvedības problēmām, protams, tādus cilvēki nevēlās. Socializēšanās projekta ietveros, un tad jau man iedeva konkrētu suni, kas bija ļoti bailīgs. Un tad es sapratu, ka ja es ar viņu tagad nestrādāšu, tad viņš arī te paliks uz mūžiem. Un, protams, ka viņš kļuva par manu mīluli. Un es biju ļoti gandarīta, kad pēc pusgada viņš aizbrauc mājās. Tad jūsu misija varētu būt tieši tā dzīvnieku socializācija? Ka jūs atnākat ar mērķi socializēt dzīvnieku, lai viņš pēc tam vēlāk atrast sev veiksmīgas mājas? Tas ir viens no, bet man ir arī tādi suņi, ar kuriem es staigāju, kuriem tā socializācija varbūt nav vajadzīga. Bet, tie ir jūs mīluļi? Tie ir mani mīluļi, jā. Tālāk tas suns ir mežā, jo mazāk varbūtības, ka viņš tiek iedots pastaigai. Un tie manējie ir tur no meža tomēr, jā. Tā kā, es apzinos, ka laikam jau 90% pastaigu ar viņiem tomēr veicēs. Tā kā atkal, ja es neatbraukšu, tad viņi arī paliks nestaigājuši. Cik nopietnas bija tās apmācības, lai jūs varētu kļūt par brīvprātīgo? Jo iespējams, kāds skatās, un viņš arī vēlas kļūt, un viņš domā, nē, man tur testi jāraksta, eksāmeni jāliek. Tā pamata instruktāža jau ir ļoti vienkārša. Cik viņa gara ir? 2 stundas. Tas ir kolektīvi, cik es saprotu, šobrīd reizi mēnesī notiek instruktāžas, un tur tiek dot tiešām pamata informācija gan par patversmes vispār organizāciju, par to, kā tie suņi šeit dzīvo, jūtās, kas viņiem ir vajadzīgs, un konkrēti arī par to, kā uzvesties pastaigā ar suņiem, jo ir kaut kādas pamatlietas tomēr, kas ir jāievēro. Īpaši cilvēkiem, kuriem nav bijuši suņi, tas ir ļoti vērtīgi. Cik no jūsu ikdienas paņem brīvprātīgais darbs patversmē? Reizi nedēļā es tiešām atbraucu, bet, ja man izdodas, es arī 2 reizes. To izdaru varbūt 1 reizi garākām pastaigām, un otrā reizē varbūt kaut kādu 1,5 stundu. Man tas vairs nav kā darbs, kā kaut kāds pienākums. Protams, ka man tas sagādā prieku arī. Tas nav tikai priekš suņiem, tas viennozīmīgi ir arī priekš manis. Ko jūs varbūt esat mācījušies no tiem suņiem? Tas, ko var no suņiem mācīties, ir priecāties par to mirkli. To viņi prot. Viņi priecājās. Šodien mani ved pastaigās. Super, es esmu priecīgs. Es pastaigājos. Tur mani gaida vakariņas. Super, es esmu priecīgs. Viņi tādi.
ļoti dzīvespriecīgi, un galvenais, ka viņi dalās ar to prieku. Kā ir ar tiem mītiem par to, ka varbūt tas ir brīvprātīgie, kuri grib piedalīties tajā brīvprātīgajā darbā, bet viņi uzskata, ka viņi varbūt tas emocionāli netiks galā ar šo darbu, ka tas varbūt tas nebūs tik viegli redzēt to, jo tā tomēr nav pastaigā izkoptā rožu dārzā. Tā noteikti var būt daudziem cilvēkiem, un man arī īstenībā tā bija sākumā, ka man likās, ka būs grūti, bet tas ir atkal par to, jā, nevar palīdzēt visiem 250 suņiem, bet diviem var. Un tiem diviem tā dzīves kvalitāte tiešām uzlabosies. Un varbūtība, ka viņi tiks adoptēti, arī palielināsies. Tas ir Rego. Rego ir 8 mēneši. Rego pavisam nesen staigā pie pavadas. Viņam tas diezgan labi izdodās, jo mēnesi atpakaļ viņš vēl to neprata. Ko viņš meklē? Laikam labāk jau viņam tomēr būtu privāti mājā, jo suns ir liels diezgan. Protams, ne pie ķēdes un ne voljērā. Un Rego noteikti gribētu būt vienīgais suns, jo viņš ir diezgan reaktīvs uz pārējiem suņiem. Bet tas noteikti arī ir audzināšanas jautājums. Un, protams, Rego, kā jau visi suņi no patversmes uz mājām, dosies čipēts ar pasi un sterilizēts. Rego ir gatavs jaunai dzīvei. Mēs jums gribētu teikt lielu paldies par šo sarunu, un lai jūs vienmēr atcerētos arī par saviem mīluļiem, mēs dāvinam šo krūzīti, lai dzerot tēju, jūs vienmēr turat viņu savā sirdī. Paldies! Paldies jums!